Neviens nevar būt ideāls. Arī portatīvais dators ne. Bez dažādiem papildus piedarumiem tas būtībā pārstāj kļūt portatīvs. Mēs, protams, varam to pārnēsāt tāpat padusē, somas kabatā vai vadāt uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa. Starp citu, nerekomendējam to darīt, jo šis ir viens no zagļu gardākiem kumosiem. Tomēr jāpiekrīt, ka normāla soma šajā ziņā ir daudz piemērotāka. Nevarētu teikt, ka Latvijas veikalos būtu ļoti liela datorsoma izvēle. Viens no variantiem ir šāds portfeļa tipa risinājums. Daudz populārāki kļūst risinājumi, kas izskatās pēc vienkāršas somas un kuros iekšā izvietots speciāls nodalījums datoram. Vēl vairāk, dators tiek ievietots speciālā kabatā, kuru savukārt var tikt ielikt somā, nesāt rokās vai kā citādi. Portatīvie datori kļūst jaudīgāki, un to iespējas ir plašākas. Taču ražotāji nabaga procesoriem uzspiež vairāk nekā pienāktos, tāpēc tiek karsti. Daudz maz jaudīgs portatīvais dators reizēm cepās tā, ka ziemā var sildīt rokas un ceļgals. Taču ko darīt vasarā? Šis ir visai vienkārši datora dzesētājs. Dzesētājā ir iebūvēti divi ventilatori, kas aizvada karsto gaisu projām no datora. Enerģija tiek ņemta no datora USB pieslēgvietas, taču, lai viss būtu godīgi, viena pieslēgvieta tiek iedota vietā. Tātad, ja lietojat, piemēram, stacionāru pēli vai tastatūru, to iespējams pievienot tieši dzesētājam. Savukārt šis dzesētājs darbojas pēc gluži cita principa. Tajā atrodas ķīmiska viela, kas ļoti labi absorbē siltumu, pārvēršoties šķidrumā. Kamēr paklājiņš ir vēss, tajā iespējams sataustīt cietu vielu. Atņemot siltumu datoram, viela pārvērš šķidrumā. Runājot par USB pieslēgvietām, to nekad nevar būt par daudz. Sevišķi plānajiem ļoti vieglajiem datoriem ražotāji cenšas ietaupīt uz pieslēgvietu rēķina un piedāvā labi divas USB vietas. Visu atrisina kāds no šādiem aksesuāriem – USB sadalītājs. No vienas pieslēgvietas iespējams iegūt 8 vai pat vairāk. Tad datoram vienlaicīgi var pieslēgt vairākas fotokameras, MP3 atskaņotāju, vairākas USB diskus, tastatūru, pēli, mobilo telefonu un tā tālāk. Tiesa gadījumā, ja viss minētais daudzums patiešām tiek pieslēgts, portatīvā datora barošanas sistēma var sākt protestēt. Viņai tā visa ir par daudz, tāpēc, ja tiešām esat nolēmuši aizspraust visas USB vietas, meklējiet tādu sadalītāju, kuram pievienojama papildus barošana no tīkla. Šis rīks interesēs visus autoceļotājus. Universālais barošanas bloks līdz kādam tā arī netiek datoru ražotāji. Mēs tiekam spīdzināti ar dažādu pieslēgvietu standartiem, dažādiem strāvas stiprumiem un jaudu. Tiesa, šāds aksesuārs neko negarantē, un ja ar jūsu datoru kaut kas notiks, ražotājs var atteikt garantijas remontu, jo ir ticis izmantots neoriģināls barošanas bloks. Tomēr iespējams der izmēģināt. Šim konkrētiem tiek piedāvāti vairāki spraudņi, kā arī iespēja mainīt spriegumu atkarībā no konkrētā datora. Tas nozīmē, ka šāds barošanas bloks derēs dažādiem datoriem, pat tad, ja katram ģimenē tie ir atšķirīgi. Savukārt šo var droši nodēvēt par jebkura grāmatveža sapni – ārējā ciparu tastatūra. Tie, kas redzējuši dzīvu grāmatvedi, zina, ka šīs profesijas pārstāvi labāk orientējas šajā 15 taustiņu laukumā nekā pārējā tastatūrā. Šī tastatūra strādā gan pievienota datoram kā standarta tastatūras papildinājums, gan arī gluži autonomi, kad kļūst par parastu kalkulātoru. Ārējais cietais disks ir vēl viena ļoti nepieciešama lieta portatīvā datora lietotājiem. Brīvas diska vietas nekad nevar būt par daudz, un ja jums mēģina iegalvot, ka ar 100 gigabaitiem jau nu pilnībā pietiks, tad tie agri vai vēlu izrādās maldi. Piedzīvot tādu apjomu ar datiem nav nekāda lielā māksla. Lūk, tāpēc nepieciešams ārējais disks, kuru viegli iespējams pievienot ar USB savienojumu palīdzību. Šādi diski ir ļoti daudz un dažādi. Vislētākie būs tie, kuros jūs varat ievietot kādu disku vēlaties. Taču pieredze rāda, ka gatavi risinājumi ar jau konkrēta ražotāja disku un salāgotu elektroniku ir daudz stabilāki un drošāki. Ir vēl kāda motivācija, kāpēc šāds disks ir absolūti nepieciešams. Portatīvie datori bieži vien kļūst nevis stabilāki, bet gluži pretēji. Brūk cietie diski un citas iekārtas, kā rezultātā tiek zaudēti dati. Tāpēc rezerves kopiju veidošana ir gluži vai obligāts nosacījums. Tiesa, ārējā diska vietā var izmantot atmiņas kartes, kuru cenas aizvien krītas. Pagaidām vairāk par 4 vai 5 gigabaitiem šīs kartes nespēja saglabāt. Ja arī spēja, tad to cenas kļūst bīstamas vidējā latviešu inflācijas nomāktajam maciņam. Tie, kas mēģinājuši strādāt ar datoru pustumsā, zinās, ka tas ir īpaši apgrūtinoši. Risinājumi, protams, ir dažādi. Šīs ir tikai viens no tiem. Neliela lampiņa, kas tiek pieslēgta USB līgzdai un izgaismo tastatūru. To iespējams izlocīt un pielocīt kā un kur vēlamies. Kaut vai spīdināt acīs lidmašīnā blakus sēdošajiem.